Jauna raidījumā te. Daugavpils Universitātes ekoloģijas institūta direktors ar kaislību uz ezeriem, it sevišķi uz Latgales ezeriem, jo vairāk uz dziļākajiem Latgales ezeriem, Arturs Škuta. Mēs ar Martu izķemmējām visu drīģa apkaimi, visu skaistu izķemmējām, nevienu pašu teiksmu neatradām par drīdzi. Vai tā viņa tā dziļākā būšana gadījumā pati nav teiksma? Nē, nu, tas, ka tas ir dziļākais Latvijas un vispār dziļākais Baltijas ezers, tas, protams, nav teiksme. Bet, nu, daudzos ezeros īstenībā, nu, tie dziļumi, ja mēs tagad, nu, braucam un pārmēram un skatāmies, daudzos ezeros ir tā kā, nu, stipri pārspīlēti. Jo, nu, tā tradicionālā metode, tā kā parasti mērīja, un īstenībā tagad arī joprojām mēra, ja tas ir kāds smagums, piesiec pie trosītes, vai ne, un tad laid viņu lejā. Un tad tā kā trosīte ir kā metri atzīmēti, ja, un tad tu laid skaiti tos metrus līdzi, vai ne, un tad cik tur īsti sanāk. Bet, kad tas garums jau ir tik liels, tu vienkārši vari nesajust to brīdi, ka tas smagumiņš jau ir uz dibeni, ja. Un tad tu turpini ritināt. Un domā, baigi dziļš. Un viņš vēl iet, un trosa smaga, viņi vēl kaut savu smagumu, vai ne. Un tad tur var samērīt nezinu ko īstenībā. Profesionālais GPS map aparāts rāda 65,1 metru dziļums ezerā. Es ticu, varbūt tur ir dziļāks, ja? Tur tikpat labi ir 70, varbūt 80. Jā, aparatūra ir ļoti precīzi. Ne kaut kāds darbs zem ūdeni. Mēs zinām, ka Valters ir redzējis holandiešu, zviedru burukuģus Baltijas jūrā. Bet saldūdenī Latvijā, kas tajās dzīvēs ir tāds speciāls? Viņas ir unikāli bagātīgas Latvijai, jo viss, kas viņās ir kādreiz veidojies, tur arī ir palicis pārsvarā. Var iegūt informāciju, kas tur bija pirms 10 000 un 100 000 gadiem. Labi, tur pats neparastākais, ko tas ierodams, piemēram, ezeros, virstot Latvijā. Opel Kadett. 73. gada. Bet kā mērt to dziļumu? Kur ir tas nulles punkts? Piemēram, ja ir plūdi bijuši, tad tas ceļums ir dziļāks, ja nē, mēs skatāmies pēc kaut kāda noteikta. Nu jā, nu, to dziļumu, protams, ka mēra tā kā, nu, nevis tā kā no kaut kādas nulles atzīmes, vēl no kaut kā, nu, nulles atzīmes šajā gadījumā ir tas ūdens līmenis, vai ne? Ir dati par to, ka tā kā ezers bija tā kā padomju laikā drusciņi nolaists, tur kāds metrs varētu vēl būt klāt īstenībā. Bet varētu, piemēram, pavasarī braukt, tad tas izdevīgāk mērīt, tad, piemēram, ir... Nu, principā, jā. Tagad mums ir jāsasniedz, kas mums ir jāatrod kaut kas vairāk par 65, ja? Jā. Šeit 55 metru dziļš ir. Ņemam tajā virzienā, lūdzu. Pēc 3-4 metriem būs kartē atzīmētā ieplaka. Kā drīdzis tāds pēkšņi, viens tāds skaistulītis, visiem pa vidu tāds dziļākais ir? Nav viens, nu, tur garais ezers, piemēram, tur pat tās Krāslavas novadā, tas arī 50 metri. Nu, tur daudz tādu ezeru ir. Viņiem visiem ir tāda, nu, raksturīga forma, faktiski, nu, kā tas ledais gāja, kā buldozers tāds, vai ne? Tādas vagas atstāja, un parastiem ezeriem visiem tāda izteikta forma, tāda gara izstiepta. Ļoti bieži tas ir tāds ezeru virtenīts. Domā būs? Nepilni 60 metri. Kas tur smieklīgs? Tas ir ļoti dziļi. Lūdzu, kolēģi, turpinam strādāt šajā virzienā. Kāds var izveidoties, ka viņš tīžam tāds tā kā plājas? Kāds tas ledājs, kā viņš tur? Kas tam šļūdunē viņam kaut kāds? Kas viņam bija prātā? Liekšķeri priekšā? Ledus kusa, viņš tecēja milzīgas traumas, ja, milzīgi ūdens kritumi, ja, kad ledus kūst un ūdens krīt no augšas un izkalojās apakšā. Baigais caurums, vai ne? Ir dažādi veidi, teiksim, kā viņš var darboties ne tikai pats ledus, kas tā kā kaut kā izrok kaut kādu vagu, ja? Ūdeni, mēs zinām, ir milzīgs spēks. Paņemam lūdzu sturieni. Bet kā, lai es paņēmu pasaka? Es tagad paņemšu. Mārtiņ, tagad uzērē, uz otru pusi, uz otru. Man patīk, kā jūs strādājat komandā. Do virsā. Te baigi dzieši nepārē. Vairāk kā 60 metri. Es zinu, kur mums ir... Pa akmeni. Tā ir boja? Mums vajag viņu noteikti izpētīt.
tie zinātnieki, kas pēc šo ezeru, ir atstājuši īpašu atzīmi. Precīzi, tā ir boja. 64 metri. Tas ir 20 stāvu māja. Tā kā Latvijas televīzijas tonis? Presams. Nu, mēs esam pierādījuši to, ka karš dati ir ļoti precīzi. Bet kas ir 65 metros zem ūdens? Un, piemēram, te Drīģa Tur ezerā. noteikti ir tumšs, ir augsts. Augsts. Varētu būt grādi, daži grādi virs nulles. Zemūdens radības ir savādāks nekā virspusē. Šis ūdens radības bez krāsām, varbūt te paši kaut kādi sliekas vai tārpi, bet viņi ir puscaurspīdīgi. Bet kur kēps ir? Niet Latvijas ūdeņos, es saprotu, tur Eģiptē, tur dzidras ūdentiņas, zivtiņas, haizivis, harpūnas, horens pa vidu peldali. Latvijas ūdeņi tik tumši ir. Man ir sapnis ir tepat Latvijā. Tas labākā vieta, kur var ceļot, tā ir Latvija, jo mēs bieži vien braucot uz ārzemēm aizmirstam par šīm vietām, kas šeit. Mēs zinām tikai to, ko mēs vispār zināmas lietas, bet ir ļoti daudz lietas, ko Latvijā var pētīt un atrast. Šeit paliek strauji saklāks, kolēģi, 30 metri Mēs šeit. gatavojamies kaut kādai vietējā oligārha villai. Tas tur Nu jā, saklums neizsakāms vienkārši.